Sveiciens visiem rallija faniem! Šodien esam 124 km no Cēsīm, Latvijas austrumos, Alūksnē. Pilsētā, kur sākas 2024. gada Latvijas rallija čempionāta sezona. Un šodien noskaidrosim, kā sokās mūsu novada sportistiem. Aiziet! Droši vien, ka nozīmē visu, jo paši jau mēs droši vien nolaist rokas. Nu, visticamāk. Bija draugi, kas ātri mūs pagrūda pareizā virzienā. Nu, un kad jau pagrūda, tad vairs nebija atpakaļ ceļa. Kad ritenis iegriezās, tad viņš joprojām turpina griezties. Sakam, tas ritenis jau griežās. Viņš jau griežās, jā. Kad iestam, tad viņš griežās. Droši vien, ka mēs melotu, ja teikt, ka mēs braucam uz ralliju un neskatāmies rezultātus un negribam būt augšgalā. Tā noteikti nav. Mēs darām pēc iespējas labāko. Bet arī svarīgi ir, lai mēs līkumā izskatītos ne tikai ātri, bet plaši. Pareizi. Un tā mēs arī bieži vien darām. Tagad ar Cēsinieki bija vienā līkumā malā, es viņus redzēju, nu, viņš griežās, mēs ļaujamies. Tā arī cenšas kaut kā atrast to laiku starp ralliju un ikdienas dzīvi. Protams, gribētos vairāk pievērsties, bet jāstrādā arī ir tā kā cenšas to kaut kādu, kā lai saka, hobija līmenī turēt, lai arī var uzbraukt, lai kaut kāds tā kā prieks ir. Nē, nav nekādi konkrēti mērķi, vienkārši tāpatās censties kāpināt tempu, ātrāk braukt, lai pašam kaut kāda gandarījums ir par to, pa braukšanu. Ja ir gandarījums par braukšanu, tad viss kārtībā, vai nav, tad ir bēdīgāk. Ziema, skatītāji, ļoti daudz. Jā, laiks lutina. Konkurence liela ir mūsu klasē varbūt ne tik izteikta, bet kopumā skatās Igauni, Leiši sabraukuši un ir galīgi okei. Ziema ir tik maz braukta, kad ziema man ļoti patīk, bet man pa maz pieredze ziemā ir. Vasara man ar automātiski to vairāk varbūt tagad patīk, tāpēc, ka tur ir pieredze lielāka, bet ziema jātrenējās. To ziemas rallīšu kā šodien ir un perfekts. Pienācām pie līkuma, ja izgriezu līkumu, devu čībā un vairs nekustējās uz priekšu, ļoti lēni kustējās gausi. Kā izrādās, ka mums ir redaktors laikam priekšējais beigts ir. Bet labi, ka pusotra stunda ir servisparks, mēs visu saremontēsim. Mani profesionālie mehāniķi no Cēsīm. Jā, kā redzams, esam jaunos soņos, izdomājām jaunu sezonu, kāpēc gan ne, un pateicoties mūsu ģenerāla atbalstītājiem vides tehnika, esam jaunā krāsojumā. Šitās sacensības ir diezgan specifiskas ar to, kad ir mainīgs segums un pirmajā reizē braucot ļoti slīdi un mēs braucam kā otrie arī šodien, un tad uz otro reizi ir pavisam cits saķer, un to arī var redzēt rezultātos īsā ātrumposmā. Mēs paši sev 20 un mazliet vairāk sekundes atvedam, tā kā ļoti ātri jāmēģina pielāgoties pie apstākļiem. Mazliet vēl ir tāda lietiņa, ka Stūrmanis viņš to nedēļas nogali ir apslimis ar temperatūru, un tad es brīnos, kā viņš turās, jo tie, kas tuvāk sportam, saprot, cik svarīgi sakoncentrēties un būt ar asu prātu, tā kā patreizi viss labi un Dīdzis turās, un es cenšos viņu klausīt. Katrā ziņā ziema ļoti patīk, ziemas rallija, kas mums parasti ir Alūksne vai Sārma, jā. Un, protams, kā mājas rallijas Cēsu rallijas patīk. Pa lielam jau tomēr katrs pa sevi, bet, protams, starpība ir tāda, ka tos Cēsu pilotus viss, protams, ļoti labi zina. Es domāju, vairāk jā, nekā nē. Vakar bišķi tur viņš mums bišķi samaisīja prātu, jā. Bet šodien mēs jau
esam apakaļ. Viennozīmīgi. Jā, mēs redzam visādus karogus pazīstamus. Tur sāksim svētavot, beigsim, nevis beigsim, bet turpināsim ar metāla pasauli un visiem pārējiem foršiem faniem un visu. Gāja labi, kā redzam, esam finišā, smaidīgi. Kā izrādās, arī ralliju uzvarējām absolūti. Nevienā brīdī, teikšu atklāt, nebija mērķis kaut ko ķert vai pušot. Braucam savā ritmā un viss, un tad laikam tas ritms ir diezgan pieklājīgs. Paldies organizatoriem! Progress jūtams, jo tas sadarbība kabinetā ir labāka un nevajag 2 vai 3 reizes stenogrammu atkārtot. Jā, ātrums aug. Jā, ne tā kā gribētos īsti, bet tādā drošā savā tempiņā ir audzis. Tuč, tā kā viens līkums. Šodien sākumā iesākām varbūt tā lēnīgāk, kamēr apradām, un tad jau likām pa bišķītim klāt, un beigās jau bija pašiem arī gandarījums. Nekādi lielie piedzīvojumi nav, kaut kur, protams, pa valnīti kādu uzšāvām, vēl kaut ko. Bet tā visumā visveiksmīgi mašīna izturēja un pašiem arī gandarījums. Labi gāja, paldies, ka atvedi līdz finišu. Tas bija svarīgi. Aleluja. Ļoti tagad tu vari runāt stāsti. Gribās teikt, ka mums tur šeit gāja perfekti. Tas būs pat maz teikts un ļoti perfekti mums gāja. Viss gāja kā no rokas. Mašīna klausīja, sadarbība kabinetā bija ļoti labā līmenī. Perfekta atmosfēra. Perfekti ceļi, perfekti ātrumposmi, skatītāji tik daudz, Latvijas karogi, sniegs, temperatūrā. Ugunis pat trases balā kaut kāds. Jā, mēs tur braucam kaut kādas krāsainās raķetes pa gaisu, vienkārši vājprāts. Tad tur brauc kaut kā tur dāmas sirsniņas rāda trases malā, mēs vienkārši braucam. Tas festivāls, un mēs tad laižam vāģi. Lielos vilcienos labi, bet, protams, piedzīvojumi bija. Pirmajā dopā turbo spiediens pazuda, paši sataisījām pēc dopa. Un tālāk jau īstenībā savā tempā, savā līmenī. Un veiksmīgi līdz galam un paši esam priecīgi, jo 3 rallijas nebijām finišējuši pēc kārtas tehniskas problēma, bet tā kā viss ok. Viss pēc kārtas, baigā skola bija šodien. Tāpat arī vakar. Bija grūti saslēgt ar galvu vakarā uz to tumsu, tāpēc pieļauju kļūdas daudzas, bet tā forši. Man patīk. Kā saka, jāgatavojās sesija. Šodien mēs izlīgām mieru ar tumsu. Vakardien mums tumsa izdarīja visādas lietas, izsit no sliedēm. Un šodien mēs atguvām tempu un noslēdzošie bija dopi pa tumsu, bet nebija ātrāk, ātrums nebija baigais, bet vienkārši tas, ka nebija visādas kaut kādas nepatikšanas. Tā. Gribētu nelielu tādu paldies pateikt par vakardienas no mūsu ekipāžas rallija fantastiskiem atbalstītājiem. Ja nebūtu viņi, mēs nebūtu tikši tur ārā. Tur, principā, bez Laimas Lāča vai traktora nevarēja tikt ārā. Saskaitie fani vienkārši tās acis viņam deg un izrāva vienkārši mūs no turienām ārā. Fantastiski liels paldies mūsu rallija faniem, jūs labākie. Liels paldies mūsu sportistiem, kas šodien dalījās ar mums savās atziņās. Un skatītāji, sekojiet līdz Latvijas rallija čempionāta aizkulisēm mūsu YouTube kanālā un Facebook lapā. Atā! Tiekamies Cēsīs!